Transporta vadītāji pat nenojauš, cik daudz mēs redzam no šī te kontrolas aspekta, ko viņi varbūt domā, ka mēs to neredzam. Jā. Tas ir ļoti sarežģīts process fiksēt līdz galam pārkāpumu ar tehniskiem līdzekļiem. Tad, kad krava nonāk jau inerces kustībā vai šīs te gravitācijas ietekmē, viņi ir nekontrolējami. Un ja šī stiprināšana ir neatbilstoša, tad tie rezultāti, kā praksa liecina, ir diezgan bēdīgi. Kāda stiprināšana? Ko jūs runājat? Ko jūs muļķojaties? Ja? Vai tad nav kaut kas nopietnāks, piemēram, par bērniem, kad nesprādzējas bērni? Es esmu redzējis sekas, kad transporta līdzekļi pasažieri nav piesprādzējušies. Transporta līdzekļu vadītājs nedrīkst ar basām kājām atrasties transporta līdzekļi. Viņu transporta līdzekļi jābūt ir kurpes kājās, lai spētu veiksmīgi operēt ar saviem šiem te pedāļiem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Skatītāji un klausītāji, šodien mums ir ļoti, ļoti nopietna epizode. Es varētu teikt, gandrīz vai nopietnākā visā mūsu sarunu ciklā, jo mēs tiekamies ne ar vienu citu kā ar valsts policiju. Un šodien te kopā ar mani ir valsts policijas autopārvadājumu uzraudzības nodaļas galvenais inspektors Edgars Skuja. Sveiks, Edgar! Kā tu iepazīstini ar sevi tad, kad tu aptur automašīnu? Tev ir jāsaka, tur pēc protokolas pieņem, ja? Jā, mums ir apturot transporta līdzekli, mēs parasti stādamies priekšā kā valsts policijas amatpersonas. Un pēc vadītāja pieprasījuma, tad jau nosaucam savu identitāti, ja tas ir nepieciešams. Mēs noteikti gribam parunāt arī par to pusi, kā tad policijas pārstāvi redz kravas auto, gan pārbaudas, gan tahogrāfs, par ko mēs esam šeit runājuši šajā podkāstā, un vispār par to praktisko dzīvi uz ceļa, bet šoreiz varbūt ne tik daudz no šoferu viedokļa. Protams, mēs par to arī runāsim, bet vairāk kā tas ir no policijas viedokļa. Un varbūt tu vari paraksturot kopumā, kāda šobrīd vispār ir kopumā tāda situācija uz Latvijas ceļiem, ja mēs skatāmies tieši uz kravas auto? Jā, kopumā situācija ir, laba. Attiecīgi uzlabojās gan kontrole, gan arī tehniskais stāvoklis transporta līdzekļiem salīdzinoši ar kādiem gadiem atpakaļ. Protams, arī pastiprinās un pieaug šo te transporta līdzekļu skaits, jo, kā jūs zinām, autopārvadājuma nozare visā Eiropā ir sastāda lielāko šo te pārvadājumu daļu. Attiecīgi, un transports pa sauszemi pieaug, un ir, protams, tādas problēmas, bet kopumā es vērtēju situāciju autopārvadājuma nozarē diezgan apmierinošu. Protams, neskaitot dažas kaut kādas problēmas, kas ir īslaicīgas, gribētu teikt, un gadījuma rakstura, bet attiecīgi, jā, kopumā es vērtētu labi situāciju, un pie tā mēs, lai paliktu vēl labāk, tad pie tā mēs aktīvi arī strādājam. Jā, man liekas, ka viena no tādām lietām, ko tu minēji, tiešām tā intensitāte autopārvadājumiem pieaug, un to, es domāju, mēs arī ik viens jūtam, ja mēs vienkārši ar savu, varbūt vieglo automašīnu braukājam pa ceļiem, mēs redzam, fūru ir tiešām aizvien vairāk. Mēs runājam šeit arī šajā podkāstā par to, ka šoferi paliek tā kā aizvien mazāk un aizvien grūtāk patiesībā ir arī atrast jaunās paaudzes šoferis. Kā ir policistiem vai policistu paliek vairāk proporcionāli tam mašīnu skaitam, vai tomēr jums ir jāiztiek ar tiem resursiem, kas jums ir? Mums jāiztiek ar tiem resursiem, kas ir. Strādājam mēs, tajā brīdī esam 30 personas nodarbinātas autopārvadājuma uzraudzības nodaļā. Tas tā skaitā, protams, arī līguma darbinieki un arī atestētie darbinieki. Protams, gribētos vairāk darbiniekus. Jo pastiprinātu gan uzraudzību strukturētāk, gan arī tieši uzņēmumu pārbaudēs pastiprināt šo te pārbaudi. Bet strādājam ar tiem resursiem, kas ir, un tiekam galā ar uzdevumiem noteiktiem mērķiem, es domāju, diezgan sekmīgi, jā. Paldies. Kāds ir, tu minēji mērķis, tātad ir mērķi. Kāds varētu būt tas kopējais mērķis vispār šajā jomā? Kāds ir tas jūsu darba mērķis tavai nodaļai?
Jā, mūsu darba mērķis galvenokārt ir, kā es saku, viņš sastāv uz tādiem 3-4 pilāriem. Pats pamats visumā, kā vienmēr un visur ir satiksmes drošība. Tas ir valsts policija, tieši šī satiksmes uzraudzības birojas atbild par satiksmes drošību. Tas ir tas pamats un princips, kāpēc mēs esam un par ko mēs cīnāmies. Tad otrs, uz ko mēs būvējam, ir šī sociālās drošības jautājumi. Tas ir saistīts ar transporta līdzekļu vadītāju darbiem, atpūtām, šo atalgojumu un tā tālāk. Tad trešais šis pilārs, par ko mēs iestājamies, ir godīgas konkurences noteikumi, lai visai autopārvadājumu jomai būtu vienādi šie noteikumi. Un ceturtais, protams, ir vide, ekoloģiskāka vide, droša vide sabiedrībai. Tas arī ir būtisks aspekts, par ko mēs arī iestājamies. Un veltam lielu daļu savu laiku šo 4 pilāru nodrošināšanai. Jā. Tad tur patiesībā ļoti daudz aspektu. Varbūt tu vari paraksturot katru no šiem aspektiem vairāk, jo tas nozīmē, ka tā nav tikai atļautā ātruma pārbaude vai, piemēram, tahogrāfa pārbaude par to, vai šoferis tur ievēro savus darba un atpūtas laikus. Jā, tā pati nozare ir ļoti komplicēta un ļoti daudzšķautņaina, varētu teikt, kas ir saistīts par satiksmes drošību. Tas ir viss, gan tehniskais stāvoklis, gan darba atpūtas laiks, gan attiecīgi kravas stiprināšanas, gabarīti, kravas novietošanas, smagsvars un tā tālāk un tā joprojām. Tad otrais, kas attiecas sociālajiem jautājumiem, tas arī tieši skar šos darba atpūtas laikus, lai transporta līdzekļu vadītāji nepārstrādā noteiktos darbus, lai viņiem tiek samaksāts atbilstoši šiem likmēm, kas tiek paredzēts visā Eiropas Savienībā. Trešais mūsu pilārs, kas ir godīga konkurence, lai transporta līdzekļu uzņēmumi ievēro šos godīgās konkurences noteikumus, licencēšana, un lai nebūtu tāda situācija, kad kāds no uzņēmumiem ir īpašāks vai privileģētāks citu uzņēmumu šajā tirgus sistēmā. Tas arī ir būtisks aspekts, lai varētu gan jauni uzņēmumi iesākt savu darbību, gan arī esošie uzņēmumi konkurēt un nebūtu tādas situācijas, ka kāds kādu mēģina izspiest ārā no tirgus vai uzliek šos labākus apstākļus. Un vide, protams, tas ir viss, kas ir saistīts jebkuram sabiedrības loceklim. Tas ir būtiski arī mums un tas ir gan piesārņojums, kas ir no izplūdes emisijām, gan arī pārvadājot kravas, kā liela daļa šī pārvadātās kravas ir bīstamās kravas, kas ir ADR nolīgumā noteikts, un arī šo kravu noplūde vai nepareiza pārvadāšana ir tieši konkrēti var ļoti būtiski ietekmēt šo vidas aspektus. Un es domāju, ka tas ir tā arī viena no galvenajām daļām tā vidas aspekta. Jā. Noteikti, jā. Ar ko šobrīd ir varbūt grūtāk, kur ir visvairāk pārkāpumu tieši skatoties uz to praksi? Tie pārkāpumi arī visvairāk viņi ir tādi, teiksim, viļņaini. Ir periodi, kad attiecīgi šie smagsvaru pārkāpumi. Latvijā mums ir diezgan liela problēma ar to smagsvaru pārvadājumiem. Neteiksim smagsvaru pārvadājumiem, bet pārvadājumiem, kur tiek pārkāpts faktiskās un asslodžu sadalījums. Respektīvi, tas pats, kas es parasti salīdzinu, tas pats, kas ar braukšanas ātrumu. Ja mums iedod 50 km/h, tad mēs vēl sarēķinām 60, kad plus mīnus kļūda, radara kļūda, spidometra kļūda, un tad mēs braucam 60-70 km/h. Tas pats arī ir autopārvadājuma jomā šo svaru. Ja mums ir noteikts 40 tonnas, tad jau transporta līdzekļu vadītājs un pārvadātājs, protams, viņi cenšas pārvadāt vairāk un mazāk resursu tajā ieguldīt, un līdz ar to cenšas šos faktiskās masas ierobežojumus kaut kādā veidā pārkāpt. Bet tas arī tāds, es teiktu, viļņaini ir situācijas, ka tas ir pastiprināti. Mēs redzam uz ceļiem, kad tiek pārkrauts šīs kravas pārslogots, un ir situācijas, kad jau mazāk. Bet jā, tas problemātika ir šīs faktiskās masas un gabarīti, ar ko mēs arī intensīvi strādājam. Protams, darba atpūtas laiks, tahogrāfa lietošanas, tā pati kravas stiprināšana ir arī būtisks
daudzums šo te pārkāpumu fiksētie un saukt pie atbildības. Tā kā viennozīmīgi varbūt vienu nevarētu izsvērt, ir daudz un dažādas šis te pārkāpumu, kas tiek fiksēti un arī tiek saukt pie administratīvas atbildības attiecīgi. Piemēram, kravu pārkraušana, tā kā svaru pārsniegšana, vai tas ir kaut kas, kas ietekmē tīri tikai administratīvi, un tas patiesībā tā ir tāda administratīvi izdomāta lieta, ka nedrīkst tur vairāk kā tik un tik, vai tam ir patiesībā kaut kāds arī sekas? Tīri, nezinu, uz vīdi, uz satiksmes drošību. Varbūt šis būtu svarīgi saprast, vai jūs tur vienkārši nodarbojaties ar, blūzas meklēšanu, ja? Tev te par daudz, patiesībā tas var beigties ļoti slikti, tas tā notiek. Jā, otrā versija, gribētu teikt, tas var beigties ļoti slikti, gan no tā, ka transporta līdzekļu pārslodze nav radīta transporta līdzeklis, arī šīs te direktīvas, un kas ir iestrādāts mūsu nacionālajā normatīvā regulējumā, ceļu satiksmes noteikumu 2. pielikumā, šīs te noteiktās lielumi transporta līdzekļu noslodzē gan faktiskās masas, gan aslodzes sadalījumā ir ņemti vērā šos te satiksmes drošības aspektus, ka transporta līdzekli vairāk mēs nevaram noslogot, respektīvi vienkārši transporta līdzekli bez negabarīta smagsvaru atļaujām nevaram noslogot, tikai un vienīgi galvenokārt satiksmes drošībai un, protams, arī infrastruktūrai. Jo, respektīvi, mēs noslogojot transporta līdzekli pilnai masai, mēs ietekmējam gan bremzēšanas ceļu, gan manevrēšanu, gan arī vadāmību. Šie aspekti daudz un dikti, un ja šis te transporta līdzeklis, kurš jau pēc normatīviem regulējumiem, sastāvs kāds ir šeit vilcējs ar puspiekābi 40 tonnas, un ja viņš tiek pārslogots jau noteiktajās direktīvās, noteikto direktīvu lielumam, tas jau ir apdraudējums satiksmes drošībai, kā arī infrastruktūrai, bet ja tiek pārslogots vēl rūpnieciski, jo ražotājs katram transporta līdzeklim noteicis tos lielumus, ko nedrīkst pārsniegt. Ražotājs ir pateicis, tas ir griezti maksimums un viss. Un ja šie te ražotāja lielumi tiek pārsniegti, tad attiecīgi jau tur jau var rasties jau diezgan bēdīgs sekas, letāls vai pat diezgan ietekme ir ļoti liela tieši šim smagsvara pārkāpumiem, jo būsim godīgi, šādi 40 tonnas transporta līdzeklis, 40 plus ir ļoti, ļoti, ļoti bīstams, ja kaut kas ar viņu notiek. Varbūt tad, Edgar, būtu ļoti interesanti uzzināt to praktisko pusi. Protams, ka mēs droši vien, tie, kas brauc ar krāvas auto, visticamāk, ir kādreiz apturēti, ja, no tevis vai no tavu kolēģu puses, bet varbūt tie, kas nebrauc ar krāvas auto, varbūt redzējuši, ka tur policija darbojās, kaut ko ir apturējusi, kaut ko pārbauda. Pastāst, kā tas notiek. Pirmkārt, jūs tagad, kā jūs izvēlaties tās vietas, pirmkārt, kur jūs atrodaties, kur jūs stādinat tos kraviniekus? Vietas tiek izvēlētas attiecīgi jau pēc iepriekšējās pieredzes un vietām, kur mēs varam to darīt, attiecīgi, kur mēs varam veikt kontroli. Protams, katrai ekipāžai norīkojumam ir sava šī operatīvā informācija un zināšanu bāze, uz ko viņi arī balsta šo te savu ikdienas darbu, jo tas, kas katram inspektoram ir tā bagāža, viņam neatņems, un manā skatījumā tad katrs inspektors viņš vislabāk zina, kur viņam strādāt attiecīgajā vietā, un tad viņš arī izvēlās šo te vietu. Par to pašu apturēšanu transporta līdzekļi, izvēlēti tiek attiecīgi gan apturēt gaitā, gan arī no posteņa, kas ir attiecīgi konkrēts postenis parkingos. Tātad divi veidi mēs apturam gan jau gaitā, ieraugot transporta līdzeklim kaut kādus iespējamus pārkāpumus ar vizuālu izskatu vai arī attālināto šo te DSRC sistēmu, kur mēs attālināti jau redzam transporta līdzekļa darbības no tahogrāfa. Un attiecīgi tad jau mēs viņu apturam kaut kur drošākā vietā un veicam pārbaudi, vai arī izlases kārtā, tad attiecīgi vai pēc operatīvās informācijas kontrolas vietā, tad apturam transporta līdzekli un veicam šo te pārbaudi. Veidi, kā to darīt, ir daudz un dažādi, un tos mēs visus arī izmantojam. Protams, ir arī slēptās metodas un dažādi paņēmieni, ko nebūtu korekti šīs lietas atklāt, bet strādājam mēs intensīvi, ņemot vērā to, ka transporta līdzekļa nozarē ļoti attīstīta informācijas apmaiņa, kur mēs atrodamies, kā mēs strādājam.
tad mums jābūt soli priekšā, un mēs to arī cenšamies izpildīt, lai mūsu tā kontrole būtu efektīvāka, un mēs varētu ne tikai pārbaudīt transporta līdzekļus jau ikdienišķā režīmā, bet jau tieši uz riskos balstītu jau konkrēti transporta līdzekļi, kas apzināti pārkāpj un cenšas atbraukt mūsu posteņus vai nenokļūt valsts policijas redzeslokā. Tad tas ir mūsu galvenais uzdevums, noslīpēt šos kontrolas mehānismus tā, lai to mēs sekmīgi varam darīt. Bet paturpinot jautājumu par pašu apturēšanu, tad ikdienišķa apturēšana, primāri jau mēs stādamies, kā jau teicu, priekšā, kā valsts policijas amatpersonas, attiecīgi prasam uzrādīt šos visus dokumentus, kas ir saistīts ar auto pārvadājumu. Transporta līdzekļu vadītāji galvenokārt jau zina, saskaroties ar kontroli, kas viņiem ir jāuzrāda. Dažos gadījumos ir jāatgādina, attiecīgi, protams, visa dokumentācija par kravu licencēšanas, transporta līdzekļu vadītāju dokumenti, bīstamo kravu pārvadājumu, visa dokumentācija jāprīkojums, un tad jau mēs uzsākam šo darbību ar pašu tahogrāfu. Atkarībā kāda veida tahogrāfs, analogais, digitālais, viedais, tad mēs primāri nolasam datus par transporta līdzekļu vadītāju, kas ir tahogrāma vai digitālā karte, un attiecīgi pēc tam jau nolasam datus par pašu tahogrāfu, tur mēs redzam visas darbības, ko pats transporta līdzeklis darījis. Arī ne tās darbības, ko konkrētais transporta līdzekļu vadītājs, bet jau 56 dienu periodā mēs redzam visu transporta līdzekļu darbības, ko ir darīts ar konkrēto transporta līdzekļu tehnisko bāzi un aprīkojumu notikumus un defektus, jauniem tahogrāfiem, iekraušanās, izkraušanās, robežšķērsošanu un tā tālāk un tā joprojām. Tā informācija ir ļoti liela un bagāta, ko mēs varam iegūt, no kuras mēs varam atkal analizēt šos pārkāpumus, iespējamos pārkāpumus, dažādas manipulācijas, dažādas šos aspektus jau, ko mēs redzam, konstatējam un saucam pie atbildības. Un tad dažkārt transporta līdzekļu vadītājiem ir liels pārsteigums, kā tas notika. Un tad, tas, protams, lai paliek pie mums, bet tā informācija transporta līdzekļu vadītāji pat nenojauš, cik daudz mēs redzam no šī kontrolas aspekta, ko viņi varbūt domā, ka mēs to neredzam. Jā, vai viedajiem tahogrāfiem šeit arī ir liela loma? Un kā vispār šobrīd mainās, kopš šobrīd ir nosacījums par to, ka viedie tahogrāfi ir jālieto, vai tas kaut ko maina un kā tas patiesībā maina to jūsu darbu? Jā, tā ir milzīga loma. Gribētu teikt, milzīga loma šai mobilitātes pakotnē kā tādai, vispārīgi tā transporta nozarē. Ienākošiem viediem tahogrāfiem gan kontrole, gan arī tā pati auto pārvadājuma joma ir būtiski attīstījusies. No kontrolas aspekta punkta gribētu teikt, kad viedais tahogrāfs mums palīdz nodrošināt mazāk krāpšanās ar darba atpūtas laikiem un tahogrāfu, jo tas paliek sarežģītāk, to arī pārvadātāji un šoferi zina. Attiecīgi, mēs jau redzam pozicionēšanās sistēmu, kas jau attiecīgi no Galileja dod signālu ik pēc 3 stundām par transporta līdzekļu atrašanās vietu. Mēs jau zinām, kur konkrētais transporta līdzeklis ir bijis, pa kādu maršrutu braucis. Attiecīgi, tā, kā jau es arī teicu, viediem tahogrāfiem līdzi nāca tāda opcija, neteiksim līdzi nāca, bet papildus tam tika izveidot šīs DSRC sistēmas, kas ir attālinātā nolasīšana. Attiecīgi jau šāda tipa transporta līdzeklis braucot pa ceļu, policija, kontrolas iestādes, neapturot transporta līdzekli, jau priekšatlasē jau var redzēt par esošajām darbībām, kas notiek transporta līdzeklī un par 10 dienām iepriekš, kas ir darīts ar transporta līdzekļu pārkāpumu, strāvas pārām, braukšanas, bez vadītāja kartēm, iespējamas manipulācijas un tā tālāk. Kas palīdz mums jau riskos balstīt. Mums nevajag ikdienieši apturēt katru transporta līdzekli un sistemātiski viņu pārbaudīt, bet mēs jau varam attiecīgi konkrēti izlasīt no transporta plūksnes jau riskos balstītu šo kontroli. Un bieži vien arī pierādās, apliecinās un pierādās tas, ka tiešām ir pārkāpums un sekmīgāk arī var novērst šos pārkāpumus. Un, protams, arī šīs iekraušanās, izkraušanās, kas arī ir būtiski viedā tahogrāfa. Protams, te vēl nav obligāts raksturs šim darbībai, bet jau daudz izmanto iekraušanās, izkraušanās, gan loģistika pieprasa, gan arī
attiecīgi pārvadātāji uzstāja uz to, ka iekraušanās, izkraušanās, un mums tas arī ir būtiski situācijās, kad tiek veikts kabotāžas, situācijās, kad tiek aprēķināts šī transporta līdzekļu vadītāju atalgojumi, norīkojumi, deklarācijas un tā tālāk. Šis ierīce viedais tahogrāfs, gribētu teikt, ir ļoti, ļoti spēris daudz soļus uz priekšu. Protams, viņi arī neapstājās. Zinot šo Eiropas komisijas nostāju, viņu vēl pilnveido un attīstā, un tie plāni uz nākotni ir diezgan grandiozi. Un es gribētu teikt, ka tā autotransporta nozarē šis ierīce ļoti, ļoti, ļoti palīdzējusi gan pārvadātājiem, gan transporta līdzekļu vadītājiem, atvieglojusi daudzkārt dzīvi, gan arī mums kā kontrolas dienestiem uzlabojusi šo situāciju. Šis jautājums droši vien būtu jāuzdod sarunas beigās, bet te, man liekas, ļoti, ļoti vietā ir pajautāt, policijai būs darbs nākotnē. Visi tagad būs aprīkot ar viediem tahogrāfiem, principā varēs vienkārši nolikt kaut kādas robotu ierīces ceļa malā un visiem sūtīt, nezinu, protokolus par to, kas tur nav vai kas tur ir kārtībā. Kā šis arī maina to? Skaidrs, ka, protams, nav vairs jāaptur katrs auto, pareizi. Ir jau kaut kādas redzamas risku lietas, bet kāds varbūt mainīs vispār to policijas lomu? Tieši, es domāju, cilvēku lomu. Jā, tehniskie līdzekļi, tas ir liels palīgs policijai. Tehniskie līdzekļi gan radari, gan arī tagad attīstās jau Latvijā šie svēršana gaitā, kas arī veselā nozare un šo apkarot, kontrolēt svara ierobežojumus. Tehniskie līdzekļi ir laba lieta. Tas viennozīmīgi. Tas palīdz gan preventīvā ziņā, gan jau arī ar sekām strādāt, bet policijas darbinieks manā skatījumā un arī, es domāju, daudzu policistu un sabiedrības skatījumā ir viens no būtiskākajiem, jo ne visas lietas ar tehniskiem līdzekļiem var fiksēt. Autopārvadājumu jomā tas ir ļoti sarežģīts process fiksēt līdz galam pārkāpumu ar tehniskiem līdzekļiem. Tāds process tagad, kā jau teicu, notiek šai svēršanai gaitā, bet visas šīs attālinātās ierīces, kur mēs lejuplējādējam transporta līdzekļu vadītāju datus, darba un atpūtas laikus, tahogrāfa ieraksts, kravas stiprināšanas, daudz dažādas lietas, ko nav iespējams tehniski izdarīt mākslīgajam intelektam vai kādai digitālai ierīcei, jo tur ir nepieciešama analītiskā šī domāšana, analīze, respektīvi mēs iegūstam datus, un mēs jau analizējam šos datus, vai tiešām apstiprinās pārkāpums, jo autopārvadājumu nozare ir ļoti daudz izņēmumu. Gribētu teikt, ļoti daudz izņēmumu un dažādi šie veidi, kā atvieglot šos pārvadājumus dažādām nozarēm. Attiecīgi, un tad mums kā kontrolas dienestam tas ir jāfiksē šie attiecīgi apstākļi, un tad jau mēs pieņemam lēmumu, vai šis pārkāpums, arī pēc pārkāpuma svarīguma un nodarītā kaitējuma. Jo mēs arī vienmēr vērtējam šo situāciju. Protams, autopārvadājumu jomā ir gradēti šie pārkāpumi, ļoti svarīgi, mazāk svarīgi, attiecīgi VSI, MSI pārkāpumi, attiecīgi. Un mums arī ir šī gradācija, bet mums arī tajā pašā laikā mēs konstatējam šos pārkāpumus, mēs redzam pēc kopējās ainas, ka šis pārkāpums nav bijis apzināts vai kaut kādu apstākļu dēļ, tad mums arī ir šīs tolerance pret transporta līdzekļu vadītājiem, un mēs izsakām šos arī mutiskos aizrādījumus, un transporta līdzekļu vadītājiem izskaidrojam situāciju, un, protams, ja tas atkārtojās, tad jau attiecīgi administratīvais process, bet bet paliekot pie tās tēmas, vai policists būs vajadzīgs, viennozīmīgi viņš būs vajadzīgs autopārvadājumu jomā it īpaši, un viņu būs vajadzīgs daudz vairāk, jo šī nozare, kā jūs arī apgalvojāt, viņa attīstās, to mēs visi redzam, jo vedīs kravas viennozīmīgi, sabiedrībai vajag kravas, viņas ir starpnacionāls raksturs, un viņas paliks arvien vairāk, un, protams, gribētos tā utopiski teikt, ka visi transporta līdzekļu uzņēmumu vadītāji vienmēr ievēros un būs godīgi, bet nevienmēr tā ir, un cenšas vienmēr jau tie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi un vadītāji, kas cenšas
apiet šos te noteikumus, mēģināt izdarīt pēc iespējas vairāk, pēc iespējas, es nezinu, pēc iespējas izdarīt, apiet šos te mūsu normatīvo regulējumu un šīs te krāpšanās un viltošanas un manipulācijas, es domāju, ka būs, un viņas tikai attīstīsies. Tā kā mums jāiet laikam līdzi, un arī darbinieks noderēs tā visu fiksācijā, jā. Cik ilgi aizņem vienu pārbaudi? Cik ir tāds mazākais laiks, īsākais laiks, cik var aizņemt vienu pārbaudi, un cik ir garākais laiks reāli, ja jūs jau tur pēc pilnas programmas, kā saka, jau? Jā, pārbaudas ir ļoti atkarīgs no daudz aspektiem. Tas ir pirmkārt kāds transporta līdzeklis, kāds tahogrāfs, kāds transporta līdzekļu vadītājs, kāds uzņēmums, attiecīgi, ko mēs meklējam, ko mēs esam konstatējuši. Tas var būt minimālākais laiks. Es gribētu teikt, ka tas varētu būt kāds 15 minūtes. Tas būtu mazākais laiks, un tad maksimālais tad ir, es domāju, ka neierobežoti, neteiksim neierobežot, bet ir, ja mēs konstatējam gūzmu ar pārkāpumiem, lai viņus visus nostiprinātu un pierādītu, vai tā pati manipulācija ar tahogrāfu, tas ir ļoti komplicētas darbības, kas ir jāveic, un tas var aizņemt diezgan ilgu laiku, līdz pat 5-6 stundām, ja ir bijis gadījumi, kad nākās šo te transporta līdzekli darboties ap šiem te pārkāpumiem un konstatēt viņus un attiecīgi jau, lai arī novērš šos te pārkāpumus, jo lielākā daļā nopietno pārkāpumu, kas ir svars un manipulācija, tad transporta līdzekļiem jau tālāk kustība ir aizliegta attiecīgi, un tad transporta līdzekļa pārvadātājs organizē jau darbu, lai novērš šos te pārkāpumus un izdarītu tā, lai tas transporta līdzeklis no tās kontrolas vietas varētu atstāt šo te vietu. Bet tāds konkrēts laiks ir tā grūti man būs pateikt, un tas ir ļoti atkarīgs no daudziem aspektiem, jā. Kā vajag? Kā vajag, jā. Kā vajag, cik vajag, tik vajag, vai ne? Jā, ir kaut kāds laiks, jums ir normatīvos aktos kaut kur noteikts, ka jūs nedrīkstat tur aizturēt ilgāk par tik un tik... Jā, administratīvā procesā, administratīvas atbildības likumā tur ir noteikts attiecīgi konkrēts laiks, kad šīs 4 stundām ir jāveic tad attiecīgi procesuālās darbības, bet autopārvadājuma jomā mēs neaizturam transporta līdzekļu vadītāju. Jā, mēs attiecīgi veicam autopārvadājumu kontroli, autopārvadājuma kontrolas process, kas noteikts ir ministra kabineta noteikumos, notiek. Attiecīgi mēs primāri pieņemam no transporta līdzekļu vadītāja paskaidrojumus un attiecīgās darbības, un tad jau transporta līdzekļu vadītājs pēc būtības, ja viss ir korekti un nav nepieciešama vairāk transporta līdzekļu iejaukšanās vai svēršana vai mērīšana vai kaut kādas citas darbības, transporta līdzekļu vadītājs jau ir brīvs, viņš var doties attiecīgi tālākās procesuālās darbības, mēs jau darām uz vietas pie transporta līdzekļa, bet tāda kā aizturēšana mūsu praksē nenotiek galvenokārt, protams, ja ir izņēmuma gadījums, kas ir jāiztur, tad, protams, vai kāds noziedzīgs nodarījums atklāts vai kaut kas tam līdzīgs, tad, jā, protams, tās darbības viss tiek veikts procesuālā kārtībā, bet tāds terminēts, nē, bet mēs un mani kolēģi pēc labākās sirdsapziņas izdarām maksimāli ātri, jo mēs apzināmies to, ka transporta līdzeklis un transporta līdzekļu vadītājs atrodas ceļā, savā darba vietā, un viņam pēc iespējas, ka arī loģistiem pārvadātājiem mērķis ir maksimāli ātri nogādāt kravu, it sevišķi ir ātri bojājumā krava, maksimāli ātri nogādāt savā gala punktā, un ja mēs nekonstatējam pārkāpumus vai attiecīgi mazsvarīgs pārkāpums, mēs cenšamies darīt to maksimāli ātri un atvieglot šos te procesus, izmantojot arī daudz digitālos rīkus, e-pastiskā saziņa adreses. Tā kā jā, tā praksa ir maksimāli būt lojāliem pret transporta līdzekļu vadītāju un neizkavēt viņu ilgāk nekā nepieciešams. Kāda ir tā autovadītāja attieksme tajā brīdī, ka jūs viņus esat apturējuši? Skaidrs, ka tā autovadītāja ļoti dažādi, jā, dažādas reakcijas, bet varbūt tomēr var paraksturot mazliet, viņi parasti, nezinu, priecājas jūs redzēt, vai tieši otrādi domā, vāc atkal man, bet ko man atkal šeit dē? Jā, kā jūs teicāt, dažādi, ļoti dažādi. Galvenokārt gribētu teikt, ka 95% transporta līdzekļu vadītāji saprot, ko mēs darām, izprot, kāpēc mēs šeit esam un kāda mērķa vārdā mēs to darām. Un tā attieksme, ka es par saku,
ne kolēģiāla, bet tāda draudzīga attieksme. Nu, transporta līdzekļu vadītājs jau zina, ko no mums sagaidīt. Mēs pa lielam zinām, ko no transporta līdzekļu vadītāja sagaidīt. Un tā sadarbība ir veiksmīga, neskatoties uz to, ka mēs esam šī te uzraugošā institūcija un arī ar sodošo šo te raksturu, bet ir tāda sadarbība. Protams, paliek tas 5%, kas ir neizpratnē dažkārt varbūt ir agresīvi, varbūt tādu kaut kādu šo te nepatiku izrāda vispār pret valsts pārvaldi kā tādu vai institūcijām. Tas ir tāds cilvēku daļa, gribētu teikt, kas pretojās vispār pieņemtajām normām. Es tā parasti saku, bet mēs jau cenšamies galvenokārt izskaidrot transporta līdzekļu vadītājiem. Ir jau tā, ka arī nesanāk, bet mūsu mērķis nav tā kā cilvēku kaut kā pazemināt vai tieši represīvi kaut kā sodīt. Mūsu mērķis ir tāds, ka sadarboties ar viņiem, to mēs arī skaidrojam, sadarboties ar transporta līdzekļu vadītājiem un panākt to kopējo mērķi, tos 4 pilārus, ko jau es teicu, panākt šos te mērķus un dažkārt sanāk, dažkārt nesanāk. Tā ir dzīve, jā. Cilvēki mēs esam dažādi, to mēs arī saprotam. Ne visi mēs varam būt policisti vai baletdejotāji. Tā kā mēs esam dažādi un mēs pielāgojamies arī tai dažādībai. Cenšamies pielāgoties maksimāli, būt ētiski un, protams, profesionāli savā darbā. Jā, kas ir svarīgi šajā darbā? Kādām īpašībām ir jābūt tam cilvēkam, kurš strādā policijā un dara šo darbu? Jā, gribētu uzteikt visām īpašībām, labajām. Visām labajām īpašībām. Bet jā, šis darbs nav viegls. Policija kā tāda, viņa ir uzraugošā institūcija, kas mēs nodrošinām šo te sabiedrisko kārtību, satiksmes kārtību. Spriedze nav maza. Protams, tas apdraudējums arī mums pastāv ikdienā. Mums pieņemtie lēmumi attiecīgi ir būtiski būt morāli stabiliem, psiholoģiski noturīgiem. Protams, zināšanu bāzē milzīgai jābūt ir tieši autopārvadājuma jomā, jo daudz šautņaina, ļoti daudz šautņaina, ņemot vērā to, ka nekas neapstājas pie kravas pārvadājuma, kur tā nozare ir milzīga. Tāpat tās ir pasažieru pārvadājumi, gan ar autobusiem, gan taksometriem, vieglajiem transporta līdzekļiem, gan šie bīstamā kravas pārvadājumi, kas arī ir milzīga sfēra un struktūra, ko iemācīties 5 gadu laikā gudram cilvēkam jau ir sarežģīti. Ja, un attiecīgi, šīs tās jomas un tās īpašības, kas vajadzīgas tieši autopārvadājuma nodaļā, viņas ir plaša spektra, bet mums visiem kolēģiem tās ir. Tā kā mums superkomanda, ar kuru mēs strādājam ikdienā, tā kā, gribētos teikt, ka labākie no labākajiem strādā autopārvadājuma uzraudzības nodaļā ar visām tām īpašībām labajām un sekmīgi veicam šos darbus. Jā. Prieks dzirdēt. Uzreiz loģisks nākamais jautājums, kādām īpašībām būtu jābūt tiem autovadītājiem, šoferiem, kas vadā kravas? No tāda policista skatu punkta. Jā. Es domāju, visām tām pašām, un vēl plus klāt tāda, ne plus, arī tas profesionalitāte, jo lielākā daļa arī šoferi ir profesionāli savā jomā, viņiem ir šis te PCP, šis te 95. koda certifikāts, attiecīgi, kuru viņi kārto, un viņi tajā jomā gribētos teikt, kad ir profesionāli, atbildīgiem, jo tas instruments, ar ko viņi strādā, ir pielīdzināms ķirurga skalpelē. Attiecīgi viņi var izdarīt, samainīt likteņus cilvēkiem. Attiecīgi atbildība. Jā, tas tie daudz un dažādi šīs te īpašības, ko gribētos redzēt arī, protams, tā tolerance, bet tā sapratne savstarpējā gan ar kontrolas dienestiem, gan ar loģistiem, gan ar pārvadātājiem un citiem satiksmes dalībniekiem. Tas ir tāds komplicēts arī īpašību kopums, kas ir šoferim nepieciešams. Kas lielākai daļai arī ir, un mēs augstu novērtējam to. Tas ir labi, ka arī vismaz lielākai daļai ir. Jā, bet runājot tiešām arī varbūt par drošības situāciju kopumā uz ceļiem,
Kas varbūt šobrīd kāda ir, tu jau tā kā raksturoji, ka it kā ir tā situācija nav slikta, bet varbūt no drošības aspekta, ņemot vērā to, ka tiešām kravas autotransports aizvien palielinās Latvijā uz ceļiem, un es domāju, ka to katrs, kurš ir bijis kādreiz uz ceļa, to ļoti, ļoti jūt, it īpaši uz tādām galvenajām maģistrālajām šosejām. Tad kāda ir šobrīd tā situācija tieši ar drošību, un kas varbūt ir tie praktiskie ieteikumi, kas tad būtu jāņem vērā gan kravas auto vadītājiem, gan tiem pārējiem, kas varbūt nevada kravas auto, bet vienkārši brauc savā mazākā vai lielākā mašīnā kaut kur, mēģina apdzīt tās fūras vai mēģina kaut kā tur starp viņām izdzīvot. Jā, drošības situācija pakāpeniski uzlabojās. Ņemot vērā to, ka transporta līdzekļi arī attīstās, vairs nav kādreizējie transporta līdzekļi tajā izpratnē, kā mēs sapratām vecos laikos, 2000. gados, kādi tad bija transporta līdzekļi. Šīs drošības sistēmas, ko jau attiecīgi transporta līdzekļu ražītāji ievieš savos transporta līdzekļos, būtiski uzlabo. Šīs 360 kameras, šīs visas bremzēšanas distances attiecīgi transporta līdzekļu vadītājiem atvieglo šo te darbu un padara drošāku šo te braukšanu, bet, protams, arī neskatot uz to, ir situācijas, kur tiek konstatēti šie te tehniskie bojājumi transporta līdzeklim, tā neatbilstība attiecīgi pārvadājot, veicot pārvadājumu, tas būtiski ietekmē, jo transporta līdzekļu vadītājs ir galvenais, līdzatbildīgais, galvenais cilvēks, kas ir atbildīgs par šo te transporta līdzekļu. Protams, uzņēmums arī ir atbildīgs par šiem te visiem pārkāpumiem, un transporta līdzekļu vadījiem primāri jau ir jāpārbauda gan riepas, gan sakabes stāvoklis, tāpat ir kravas stiprināšana, novietošana, un tad tikai viņš katru dienu var uzsākt šo te kustību, un tas būtiski ietekmē šos te drošības aspektus, jo daudzās situācijās, kad notiek ceļu satiksmes negadījumi, tā skaitā ar smagām sekām, tad attiecīgi ir situācijas, kur ir konstatēti nepilnības šajos te aspektos, un tas noved pie jau sekām, tādām sekām, kādas tur rodās. Un tāpēc mēs arī ļoti iestājāmies par šo primārie, apturot transporta līdzekli, arī pārbaudam šos te tehnisko stāvokli, gan riepu atbilstību, gan sakapi, gan kravas stiprināšanu, jo attiecīgi, ja kaut kas notiek ceļā ar šīm 40 tonnām, 40 plus tonnām tehniski vai ar kravu, tās sekas ir tādas diezgan bēdīgas. Un tad, respektīvi, tas ir tāds, bet situācija kopumā, kad ja autoparks attīstās un jau tiek iegādāti jaunie transporta līdzekļi, galvenokārt jau arī tad pārvadātāji, tā ideiskais līmenis jau ir par to drošību. Tad arī tas stiprināšanas, jo stiprināšanas saites, rīki, ķēdes arī ir būtisks aspekts, jo tad, kad krava nonāk jau inerces kustībā vai šīs gravitācijas ietekmē, viņi ir nekontrolējami. Un ja šī stiprināšana ir neatbilstoša, tad tie rezultāti, kā praksa liecina, ir diezgan bēdīgi. Bet situācija ar stiprināšanu arī uzlabojās, jo tad, kad es sāku strādāt vispār šajā nodaļā, tad, kad es sāku runāt ar vadītājiem transporta līdzekļu par kravas stiprināšanu, tad viņi bezmaz vai tādā uzbrukošā veidā atbild, ka kāda stiprināšana, ko jūs runājat, ko jūs muļķojaties, ja? Vai tad nav kaut kas nopietnāks. Bet tagad situācija ir, gribētos teikt, ir uzlabojusies, un tā stiprināšana uzlabojās, kravas tiek nostiprinātas, saites tiek vaktētas un izmantotas jau atbilstošas. Un tā kā es domāju, tā situācija lēnām, bet uzlabojās. Un būs, es domāju, uz nākotni. Es ceru, ka turpinot šādā pašā veidā, kā mēs uzraugam un turpinot arī attīstību transporta uzņēmumos, es domāju, ka mēs iesim uz to kopējo mērķi, tā pirmā pilāra pilnīga attīstība, tad tā nulles vīzija, kas mums visiem Eiropā ir par šo ceļu satiksmes negadījumu samazināšanu līdz nullītei, tad tas nebūs tāls mērķis, ja mēs kopā iesim šādā virzienā. Jā. Kā ir, ja mēs skatāmies uz vieglo autovadītājiem? Vai tur ir kaut kas, kas būtu darāms, lai tā drošība uzlabotos uz ceļiem?
Jā, protams, pārgalvība. Manā skatījumā pārgalvība. Mēs atrodamies uz ceļa, mēs redzam to situāciju, kas notiek uz ceļiem. Gan arī transporta līdzekļi ir pārgalvīgi, arī kravas transporta līdzekļi, autobusu vadītāji. Lielākoties tie ir vieglās transporta līdzekļu vadītāji, bet šī pārgalvība un neapzināšanās tās darbības, tie paši apdzīšanas manevri, braukšanas ātrumi, priekšrokas nedošana, dažādākie šie te cilvēciskie, gribētos teikt, faktori, tās sekas, kas rodās pēc tam, tas cilvēks pat neaizdomājās. Un tā kā mēs redzam uz ielas šo te darbību, apdzīšanu vai šo te apturot šos te transporta līdzekļus un veicot pārunu, šis cilvēks pat neaizdomājās par tām sekām. Jo mēs jau kā policijas darbinieki, mēs redzam, kas notiek pēc tam, kad tā mašīna ar lielo ātrumu vai frontālās sadursmēs, kas pēc tam rodās. Pēc tā. Tāpēc mēs zinām tās sekas, un, piemēram, es personīgi arī, kad es braucu, man sieva dusmojās, kad es braucu tādās lēnāk gandrīz nekā atļautais, ne gluži, bet atļautajā braukšanas ātrumā, tikai tāpēc, kad es zinu tās sekas, vai arī, piemēram, par bērniem, kad nesprādzējas bērni. Es esmu redzējis sekas, kad transporta līdzekļi pasažieri nav piesprādzējušies. Tad, attiecīgi, ja tā vizualizējam, kādas ir tās sekas, tad ir tā attieksme pavisam savādāk. Un, ko es gribētu ieteikt, varbūt, un transporta līdzekļu vadītājiem, gan šoferiem, autobusu vadītājiem, gan vieglās transporta līdzekļu vadītājiem, tās nebūt pārgalvīgiem. Nekas neietekmēs tās 3, 4, 5 minūtes, kaut vai 10 minūtes. Tas galamērķī nonākt sveikam un veselam ir daudz, daudz svarīgāk nekā iekonomēt tās 5 minūtes, ko patērēt, vietu telefonā, skatoties kaut kādas savas lietas. Ja. Es domāju, ka automašīnā to nevajadzētu darīt. Vismaz vadot automašīnu, nevajadzētu vietu telefonā skatīties. Tas ir aizliegts. Jā, tā bija metafora attiecībā. Jā. Tas ir aizliegts un lietot transporta līdzekli ne tajā izpratnē, kad runājam pa tālruni, bet arī lietot, izmantot attiecīgi tālrunī, īziņu lasīšanai, video skatīšanai, tas arī ir aizliegts un ar likumu, un to nevajadzētu darīt, jo novēršanās, ir īpaši kravas transporta līdzekļu vadītājiem, viņi paši zina, ko maksā novēršanās no ceļa. Tas maksā daudz. Tas maksā tiešām daudz, un un tas drošības no cilvēciskā faktora, drošības puses ir ļoti, ļoti daudz faktoru, kas tieši transporta līdzekļu vadītājiem arī jāievēro. Mēs gan neesam aizgājuši tik tālu kā Vācijā. Vācijā pat drošības faktors ir, kad transporta līdzekļu vadītājs nedrīkst ar basām kājām atrasties transporta līdzekļu. Viņam transporta līdzekļu jābūt ir kurpes kājās, lai spētu veiksmīgi operēt ar saviem šiem te pedāļiem. Līdz mums vēl tas nav atnācis, bet tas jau nākamā līmenī domājot par drošību kā tādu. Es saku, drošība. Un transporta līdzekļu šoferiem ir jāzina, kad viņi atrodas savā darba vietā, un darba drošība ir primāra visam tajā pamatā. Tad jau es domāju, ka viņi arī, ja tas tiek ievērots, tad jau sekmīgi arī tiek arī sasniegts šis galamērķis, jebkurā gadījumā. Kā ir, vai tu vari atcerēties kaut kādas trakākās reakcijas, kuras ir bijušas apturot kādu kravas šoferi? Trakākās jau droši vien, ka tas nevarēšu stāstīt. Tas trakākās versijas ir tas procesuālās darbības īsti nevarētu atklāt. Tādas cilvēciskās trakākās reakcijas, jā. Varbūt ir tāds interesantākās varētu izstāstīt. Nereti mums sanāk doties, piemēram, komandējumus uz ārvalstīm, strādāt kopā ar ārvalstu kolēģiem, jo tāpēc, ka mums tā informācijas apmaiņa ir startautiska, pārvadājums startautiskā līmeņa, informācijas apmaiņa startautiska, un mēs cenšamies visas dalībvalstis strādāt vienoti. Respektīvi, kā Polija, tā Francija, tā Latvija, strādāt ar vieniem mehānismiem, tad mēs braucam pieredzes apmaiņās, un tad interesantākais arī, tad, piemēram, ja mēs apturam, piemēram, Vācijā, Beļģijā, latviešu transporta līdzekli, tu pieeja klāt un stādies viņam priekšā, praprast tos dokumentus, un tad tās reakcija ir tāda, ka es jums to nevaru izstāstīt, tas ir cilvēks vienkārši tur eksplodē no tām emocijām, un respektīvi, un tas tāds varbūt interesantākais,
Protams, tās ikdienas situācijās ir daudzas, un tas vienkārša pārbaude dažkārt izriet uz tādiem pārkāpumiem kā kontrabanda, kā cilvēku tirdzniecība gan vēl nav bijusi, bet ir dažādi tie jau noziedzīgi nodarījumi raksturi, ja, kas jau, tas nevis interesantāk, bet, jau tādas komplicētākas šīs te pārbaudes un tad tās darbības, un kas arī interesanti, manā skatījumā interesanti, kad mēs, redzot to, ko transporta līdzekļu vadītājs slēpj, un attiecīgi veicot šīs te procesuālās darbības, tas vienmēr ir interesanti klausīties vadītāju, kaut ko zini, ka viņš jau apzināti melo un mēģina kaut ko noslēpt, un jo tālāk, jo dziļāk grāvī, jo tad es kā vienmēr saku, melot ilglaicīgi ir sarežģīti, jo tu jau pinies jau savās tajās melos, jau pēc kaut kāda perioda tu jau sāc pīties pats savos melos, jo tā nav taisnība. Attiecīgi, un tas ir sarežģīti, un tas ir, nevis interesanti, bet, pieredze krājās mums kā policijas darbiniekiem uzklausot šādus melus, un tas dažkārt ir, tāds varbūt interesants vai kā to nosaukt process. Bet es vienmēr iesaku, būsim godīgi pret sevi, būsim godīgi pret apkārtējiem, tad arī viss tas notiks, tās labās lietas notiks pašplūsmā. Jo tas, kad jūs mēģināt kaut ko slēpt, melot, noslēpt, ar viltu izdarīt, tas manā skatījumā nav ilgtermiņā process, un tas ātri vien tās lietas beidzās, un iestājās sekas, jau kas ir paredzēts par to. Un attiecīgi, man rekomendācija gan transporta līdzekļu vadītājiem, gan firmai, protams, es saprotu, ir daudz lietas, ko, fiziski varbūt nevar izdarīt, un cilvēki kaut kur atkāpjās no normatīviem, kaut ko izdara, bet nevajag aiziet galējībās un uzskatīt, ka pārējie visi neko nesaprot un darīt lietas, kas tiešām, kas ir jau ārpus administratīvā atbildības likuma jau robežām, jau noziedzīgi nodarījuma līmenī. Tā kā tas ir tāds varbūt interesantās lietas, daudz un dažādas ir tajā ikdienas mūsu darbā. Arī tas pašās uzņēmuma pārbaudēs, jo mēs laikam nerunājām par to, ka mums ir divi veidi pārbaudas. Tas ir pārbaudas ceļi, par ko mēs galvenokārt arī runājam, un otrs ir pārbauda uzņēmumā. Respektīvi, mēs dodamies pie uzņēmuma uz uzņēmuma telpām, veicam šīs te visas pārbaudas aspektus, kas ir noteikti arī ministra kabineta noteikumus un Eiropas Savienības normatīvā regulējumā, pārbaudam tos pašus darba atpūtas laikus, darba uzskaits tabeles, pavada dokumentus kravām, tāpat tās norīkojuma deklarācijas un šīs te dažādas. Un tad jau arī tur ir interesantās lietas, kā transporta līdzekļu jau uzņēmumi un atbildīgās personas par transportēšanu cenšas varbūt slēpt kaut ko vai viltot kaut ko, un tad arī tie aspekti ir daudz interesanti un interesanti. Tas varbūt nebūs tāds pareizs vārds, interesanti, daudz dažādi piedzīvojumi rodās. Daudz dažādi dažādas situācijas rodās no šiem te situācijām, bet krāsains, visnotaļ krāsains darbs. Bet es domāju, ka mēs varam teikt interesanti, cik tālu tas ir arī interesanti mūsu skatītājiem un klausītājiem. Tas ir ļoti, ļoti labs vārds, lai tomēr arī to kaut kā mazliet dziļāk saprast. Bet Edgaram, izklausās, ka mums ir jāvelta vesela nākamā epizode par pārbaudēm tieši uzņēmumos, vai ne? Tā kā par šiem aspektiem tas būtu arī ļoti, ļoti interesanti. Te gan absolūti vietā vārds interesanti, bet Edgar, tas mūsu atvēlētais laiks sarunai, diemžēl jau tuvojas ļoti strauji izskaņai. Par nākotni mēs mazliet kā parunājām par to, vai policisti būs vajadzīgi nākotnē, un secinājām, ka būs vajadzīgi. Ko mēs varam sagaidīt no tādas varbūt pārbaudes viedokļa, datu viedokļa, kontrolas viedokļa tieši kravas auto jomā, ņemot vērā šobrīd tātad viedie tahogrāfi. Jo šobrīd ir, kas paver ļoti daudz iespējas, un tur mēs esam arī daudz šajā podkāstā runājuši par tām tehnoloģiskajām klāt dažādām lietām, kas jau ir un vēl būs aizvien vairāk. Ko jūs sagaidat policijas darbā?
Jā, nu tā digitalizācijas laikmets mums jau ir skāris diezgan jaudīgi, un es domāju, ka viņš arī attīstīsies turpmāk, un arī attīstās jau ir procesos. Nu, primāri, ar ko mēs strādājam, jā, kā jau mēs iepriekš izrunājām, šie viedie tahogrāfi, no kuriem jau mēs daudz varam iegūt gan informāciju, gan datu analīzi. Tāpat tās starptautiskās sadarbības šie te mehānismi, šī te IMI sistēma, kas ir starptautiskā iekšējās tirgus sistēma, kurā mēs apmainamies ar informāciju ar visām dalību valstīm, attiecīgi ātri, sekmīgi notiek informācijas apmaiņa un kontrole, kas arī būtiski uzlabo, un arī šīs te sistēma, protams, attīstās straujiem soļiem, lai nebūtu tās sistēmas sadrumstalotība. Tad Eiropas komisijai arī ir doma šīs sistēmas apvienot, jo ne tikai viena ir šī IMI sistēma, ir arī ERU sistēma, kas ir autopārvadājuma reģistras, attiecīgi uzņēmuma kontrolas riska skaitļi, attiecīgi šīs uzņēmuma autoparks, pārvadājuma vadītāji, attiecīgi šī informācija ir pieejama starptautiskā līmenī. No tādiem digitāliem risinājumiem uz doto momentu jau mums ir no 26. gada šīs ECMT atļaujas, kas ir saucamie elektroniskie dozvoli, ja, divpusējās vienošanās vairs nav nepieciešams jau ar ETMK dalībvalstīm, kas ir trešās dalībvalstis, ar Eiropas dalībvalstīm, Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīm noslēgta vienošanās, un jau šis brauciena žurnāls ir elektronisks, policijas darbinieks iegūstot QR kodu vai attiecīgi unikālo kodu, jau automātā var redzēt gan šo te atļauju, gan arī brauciena žurnālu, attiecīgi informāciju par kravu un tā tālāk. Šī jau ir esoša darbojoša sistēma, kur mēs arī sekmīgi jau izmantojam un ļoti palīdz atvieglot un pātrināt pārbaudas. Un uzzināt skaidrāku šo te bildi jau no trešo valstu pārvadātāju puses. Tad FT, kas mums ir CMR elektroniskais, CMR konvencija, droši vien jau visi lielākā daļa pārvadātāji arī zina. Šī te FT sistēma tiek ieviesta gada skaitli, gan es tagad negribu samalot, 27. 28. gads. Viņš ir jau projekts, ir jau testa vidē. Es domāju, ka pārvadātāji jau arī ir iepazīstināti ar šo te testa vidi. Attiecīgi arī kravas pavaddokumenti visi būs digitāli, elektronizēti, un tas viss būs izsekojams jau ne tikai tieši apturot transporta līdzekli un iegūstot fizisku dokumentu, bet jau attālināti. Mēs jau varēsim tiešām, kā teicu, riskos balstīt un analizēt, jā, attiecīgi gan pārvadātāji, gan kontrolas institūcijas jau attiecīgos pārvadājumus un izdarīt secinājumus un mērķtiecīgas kontrolas arī. Protams, pie kā mēs vēl digitālais maks, kas ir 30. gada Eiropas komisijas, ja, šis te nosacījums, ka no 30. gada mums visiem vajadzēs izmantot digitālo maku, kas arī būtiski atvieglos gan viltojumus, jo nereti ir viltotie dokumenti, kas ir saistīti ar pārvadājumiem, kas ir šie te PCP profesionālais šis te 95. kods, attiecīgi bīstamo kravu pārvadājums, arī tās pašas vadītāja apliecības, dažādi atestāti, tie paši dažādi divpusējās vienošanās, licences. Šies te dokumentus papīra formātā ir vieglāk viltot, izdarīt viltojumus, nekā tas būs digitālā vidē. Un tad, kad, protams, šie te saslēgsies visi šie te digitāli rīki, kas ir digitālais maks, kravas pavaddokumenti, tās pašas tahogrāfa dati, kas arī iespējams nākotnē varētu būt jau kā Horvātijā tiek izmantots, šie te dati tiek lejuplādēti un augšuplādēti lielajos datos, serveros, kur jau kontrolas institūcijas, pārvadātāji, loģisti varētu piekļūt šai te informācijai attālināti un attiecīgi jau analizēt, protams, savas kompetences ietvaros, jau analizēt šos te informāciju, attālināti neesot klātešot ne uzņēmumu telpās, ne pie transporta līdzekļa apturēšanas. Tas tāds, man liekas, tāds nākotnes vīzija, ka tā varētu būt. Tas tā varbūt izklausās pārkontrolēti, ka mums visu vajag kontrolēt un tā, bet tas tā nebūtu nav, jo manā skatījumā tad mēs varētu strādāt ar tiem
ar kuriem ir nepieciešams. Jo cilvēki un uzņēmumi, transporta līdzekļu vadītāji, tie, kas ievēro noteikumus, izdara visu pēc labākas sirdsapziņas, ar viņiem nav nepieciešams pat transporta līdzekļu apturēt. Un viņam ir zaļā gaisma, viņš šo te pārvadājumu arī loģists un pārvadātājs jau var rēķināt jau ar apziņu, ka viņam būs zaļā gaisma un ka viņu neviens īsti neaizturēs un neviens nepārbaudīs. Tā kā tie digitālie rīki un viņu savienojamība, man liekas, ir ļoti būtiska nākotnes tas solis, uz kuru iet autopārvadājumi un autopārvadājuma kontrole. Un tas kopums, es domāju, ka būs jaudīgs nākotnē, un mums tas tikai ir jāgaida, un es domāju, ka ar to mēs strādāsim, un tas palīdzēs mūsu darbam, jā. Edgars, liels paldies par ieskatu nākotnē un kopumā par šo sarunu. Ko tu parasti saki, tad, kad tu noslēdzi savu darbu? Piemēram, pārbaudē, labi, mums te nav pārbaude, ja te ir drīzāk stāsts, bet ko tu parasti saki, un tad mēs tādā veidā varam arī atvadīties no Vadītājiem, jā, parasti es parasti saku, lai labi ripo. Dāmas un kungi, lai labi ripo, un tiekamies nākamajās epizodēs. Šajā epizodē mums bija lieliski iespēja dzirdēt no pirmavot, no valsts policijas pārstāvja Edgara. Šoreiz stāstu par to, kā tad notiek praktiski pārbaudas uz ceļa un kopumā, kādas ir aktualitātes. Bet jau nākamajās epizodēs mēs tiksimies ar daudziem citiem interesantiem viesiem. Palieciet kopā ar mums, iekomentējiet, nolaikojiet, nošērojiet, dariet visas tās foršās lietas. Uz tikšanos!